Tātad iedomāsimies, ka viss pirmajā sērijā bija tikai slikts sapnis un nekas nav noticis. Māris ir pamodies un vēlas joprojām pārdot savu māju, bet šoreiz efektīvi un par visaugstāko cenu. Lai saprastu, kā to izdarīt, Māris pieaicināja uz konsultāciju Miku, profesionālu nekustamo īpašumu konsultantu. Pēc mājas apskates un iepazīšanās ar dokumentiem Miks uzsver, ka pirms katra īpašuma pārdošanas pirmkārt ir jāveic padziļināta tirgus izpēte, nosakot šā brīža pirktspēju, mērķa auditoriju, piemērotāko pārdošanas stratēģiju un pats galvenais pareizu sākuma cenu. Cenu nosaka apskatot reāls notikušas pēdējā laika darījumus, plus konsultējoties ar vērtētājiem un nekustamo īpašumu aģentiem. Un gribu piebilst, ka nebaidieties noteikt cenu par mazu, jo, ja būs liels pieprasījums, cena pieaugs. Kad mēs esam noteikuši pareizi sākuma cenu, tad Mārim ir jāizlemj, vai tas viņam dara vai nē, vai arī tomēr Māris pārdošanu atstās uz citu, varbūt labāku laiku. Ļoti labi, Māris tomēr nolems pārdot. Pēc tam, kad mēs zinām pareizi sākuma cenu, mums ir jāizveido kvalitatīvs piedāvājums, ar ko mums uzrunāt potenciālos pircējus. Kvalitatīvu piedāvājumu sastāda mūsu noteiktā cena, kvalitatīva fotosesija un visaptverošs apraksts vairākās valodās. Kad mums ir sagatavots kvalitatīvs piedāvājums, mums ir vajadzīgs nākamais svarīgais nosacījums, un tas ir pieprasījums. Pieprasījums ir visi potenciālie pircēji, kas varētu iegādāties šo īpašumu. Tātad mums visi ir viņi jāuzrunā. Atcerieties, tikai apzinot visu tirgu, mēs varam būt pārliecināti, ka saņemsim augstāko pārdošanas cenu par savu īpašumu. Pieprasījumu mēs radām, uzrunājot partneru, aģentūru klientus, pircējus no savām datubāzēm, caur publisko tīklu, caur slēgtām darījumu grupām, caur Facebook un citiem mārketinga kanāliem. Tātad mēs esam noteikuši galvenos efektīvas pārdošanas stūrakmeņus, kas ir kvalitatīvs piedāvājums un maksimāls pieprasījums. Bet, lai mēs nepieņemtu pirmo kārdinošo cenas piedāvājumu, bet spētu sasniegt augstāko cenas punktu, mums vēl ir nepieciešams pārdošanas prasmes un zināšanas, kas ir vērtību uzsvēršana, projicēšana, iebildumu atspēkošana, pārdošanas tehnikas, izsoles vadīšanas prasmes, ja tāda notiks, pareiza īpašuma sagatavošana pārdošanai, apskašu plānošana. Super! Tātad mēs esam apgūši pārdošanas prasmes un esam uzrunājuši visu tirgu. Pie kvalitatīva piedāvājuma pareizas pārdošanas cenas jābūt no pāris līdz pat 20 līdz 30 apskatēm nedēļā, atkarīgs no segmenta un tirgus situācijas. Pie pareizas sākuma cenas un pareizas pārdošanas stratēģijas darījumam vajadzētu būt noslēgtam 2 mēnešu laikā, iekļaujot darījumu formēšanu. Tā arī bija. Bija daudz apskates, tikai izteikti vairāk cenu piedāvājumu. Pēc 3 nedēļām tika noslēgts darījums par 315 000. Māris bija ļoti laimīgs un ļoti apmierināts ar notikušo darījumu, kā arī Mārim vēl atlika līdzekļi, lai varētu doties ar sievu ilgi lolotajā ceļojumā. Nobeigumā vēlamies atzīmēt īpašnieku biežākās kļūdas, un tās ir pārsteidzīga cena. Es nekur nesteidzos, stratēģija. Uzrunāta maza tirgus daļa, nekvalitatīvs piedāvājums, kas ir cena, bildes un apraksts, strādā ar vairākiem aģentiem. Tas šai sērijai arī viss. Ja jums ir līdzīga situācija un jūs negribat, lai jums iet tā kā Mārim pirmajā sērijā, tad zvaniet mums un mēs jums palīdzēsim. Kodā Reāli, jūs profesionālais konsultants.